Slavu Dievam! Mēs šodien esam Augstkalnē un kopā ar māsu Monikas, viņa ir Augstkalnas iedzīvotāja, tagad viņa šodien svin 90 gadu jubileju, nodzīvojas līdz 90 gadiem. Un viņa jums liecinās par to, kā Dievs viņas ir Rīgā dziedinājis un no kā. Viņa ir mūsu draudzes locekli, viņa ir sen gājusi mūsu kopīgās lūkšanās un kalpojusi Dievam, un tagad viņa dzīvo Augstkalnē. Lūdzu, Monika, tev tagad ir vārds, lai tu vari pastāstīt tagad. Mani pats Dievs pārcēla uz Augstkalni, no Rīgas uz Augstkalni. 92. gadā, 22. jūlijā, Meža parkā bija dievkalpojums. Uz dievkalpojumu es ieraudzīju reklāmu, tramvaja šoferim aizmugurē 4 daļās sadalīt, un tad man prāts tāds nesās, man tur vajadzētu aizbraukt, man tur vajadzētu, tur kaut kas būs no debesīm, tur visi taču nomiruši ir, bet tā pakāpe palikusi pēc Jēzu Kristu, tie apostoli, man tur vajadzētu aizbraukt, un pat tiešām Dievs man deva aizbraukt, 11. no rītā aizbraucu jau un gaidīju to dievkalpojumu, vakarā 7. tikai sākās dievkalpojums. Un tad, kad mācītājs uzkāpa uz tribīnu tur runāt dievu vārdu, tad viņš pateica tādus vārdus. Tie ekscesencēm tu gāji? Jā, Dievs, es nezināju, tas ir grēks. Ja zīvniekiem gāja, es esmu jā, bet es nezināju, ka tas ir grēks. Es Dievam šitā atzinos, ka es nezināju, un tad pateica, aizveriet acis, lūksim Dievu, aizver acis, lūdza Dievu, un tāda zīda šalka par mani pāršalcāt momentīgi, tur sekunde nebija jautājumu, un es tapu jaunā ķermenī, bet 17 gadu biju noslimojusi ar vēzi. Man it neko nevarēja vairs ārsti darīt. Mana nāve jau bija uzrakstīta ārstiem. Jau domāju, ka jau es esmu nomirusi. Jau poliklinikā pat kartiņu likvidēja, ka vairāk manis nav. Bet Dievs man to dziedināšanu iedeva un jaunu ķermeni, pilnīgi jaunu ķermeni. Un jau 6. augustā gāju ūdenskristību pieņēmu, un 10. augustā es jau aizbraucu uz mežu, lasīju sēnes un ēdu tās sēnes, kur es vispār tikai dzēru tādu tumīti un ēdu tikai tabletes no ārstiem, ko izrakstīja no sāpēm. 17 gadu bija noslimots ar nedziedināmām slimībām no ārstiem. Un tagad es dzīvoju Augstkalnē, mani Dievs pārcēla uz Augstkalni un kalpoju Augstkalnē, visiem sludinu Dievu. Un kurā gadā tas bija un kāds bija sludinātājs toreiz Meža parkā? Piters Jungrēns bija atbraucis no Amerikas ar savu lidmašīnu. Un kurā gadā neatceries? 92. gadā. 92. jūlijā. Vienmēr sakot... 22. jūlijā. Jā. 22. jūlijā 92. gadā. Jau pagājuši pāri 30 gadiem, kad mani Dievs tādu dziedināja. Un tā es gāju visu laiku, tikai tagad es esmu tāda drusciņa nevarīgākā, kad es cietu smagu avāriju. Tur arī bija Dieva roka. Bija pilnīgi visas iekšas izrautas un visas ribas laustas, bet man pēc operācijas viss notika tik labi, ka es tagad jau staigāju, jau cenšos iet uz dievkalpojumiem un viss. Jau 2 gadi man piešķīra 1. grupas invaliditāte. Bet es ceru uz Dievu, ka šodien man Dievs uzdāvinās ir redzi labu, ir dzirdi labu un staigāšanu. Es iešu kā kalna kādā, aleluja, amen. Palūdzi Dievu par tiem, kas tagad tevi klausās un dzird, lai viņi arī tiek veseli
Un tu jau lūdzu arī svētā garā, var palūgt tagad lūgšanu, lai lūdzu kopā ar tevīm tie, kas tagad klausās un dzird. Mīļais, dārgais debesu Tēvs, kas savu liecību, tavu darbu dzird un redz, tu piešķiri viņiem to pašu dāvanu, ko tu piešķiri man, dziedini viņus no galvas matiem līdz kāju pēdām, no visām slimībām, tikai ticiet un paļaujieties. Un nepaļaujieties paši uz sevi. It nekad uz sevi nepaļaujieties, lai notiek tie visa Dieva prāts. Amen. Lai Dievs visus svētī, kas dzird šo ierakstu, un lai atbrīvo no dažādām slimībām, un kā mēs dzirdējām, ir jānožēlo, kas ir gājis pie burviem pirmkārt, jāatsakās no to, saka Dievs, es nožēloju to visu, mūsu kunga Jēzus vārdā, topi dziedināts un topi vesels. Lai nāk svētā gara spēks par tevi un atbrīvo tevi, jo mūsu dziedinātājs ir Jēzus Kristus. Un viss caur viņu, jo viņš ir tās durvis, nevis Marija vai tur kāds svētais ugodņiks, bet Jēzus Kristus ir dziedinātājs un durvis, un tikai caur viņu. Un tagad griezies pie Jēzu Kristu, un lai viņš skarās klāt, kā toreiz skārās Monikai klāt, mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, lai nāk svētā gara spēks par tevīm, lai viņš tiek dziedinātājs tavā miesā iekšā un darbojās, saka, viņam, nevis man, nevis Monikai, bet viņam, Jēzum Kristum, saka, es lūdzu Jēzu, tavas asinis ir izlietas, tu esi mans glābējs, Jēzu, nāc tagad svētais gars, un šī brīdī, šī pat momentā, kuras nebūtu slimības, arī Monikai bija 17 gadus, viņa nevarēja neēst, neiet neko vairāk, bet tu vienā brīdī, vienā mirklī vari darīt brīvu, saka, Jēzu, tikai tu mans glābējs esi pesītais, tu mans vienīgais cerība, Jēzus saka. Un lai tu esi svētīts, lai svētīta mūsu visa Latvijas iedzīvotāji un tauta, lai visi ir svētīti, visi kristieši un ticīgie un neticīgie, mūsu valdības, lai tiek svētīts, un lai visiem Dievu palīdzību un apsardzību, ka viņi var izglābties. Mūsu kungi Jēzus Kristus vārdā. Amen.